ASV akciju tirgi turpina kritienu. Skatīsimies dienas beigās, varbūt šī būs melnā piekdiena. Šo kritienu izraisīja jau aizvakar Fed procentu likmju lēmums nākamajam gadam, kā arī sāsinās visas citas ASV problēmas, kā piemēram augstais valsts parāds, pieaugošā inflācija, Trumpa runas par lielākiem tarifiem tagad visai pasaulē, Kanādai, Ķīnai, Meksikai, Eiropai. Un arī tas veido ekonomisko neskaidrību, kas bāda investorus, kā arī šodien ASV partijām jāvienojas par tēriņiem. Savādāk, ja nevienosies, būs saucamais government shutdown, kas nozīmē valdības darbības apturēšana un tūkstošiem ierēģņu nevarēs saņemt savas algas. Paniku pastiprina arī tas, ka šobrīd ir svētku laiks un daudz brīvdienu, tāpēc investori negrib iestrēgt ar savu naudu akcijās, nezinot, kas tik var nenotikt pa šajām visām dienām, tāpēc viņiem vieglāk ir nopārdot un nogaidīt. Nākamnedēļ varētu būt ļoti zems tirzniecības apjoms, jo institucionāli investori varētu jau pazust brīvdienās, kas nozīmē, ka ja mazāks apjoms, tas svārstības var būt vēl lielākas. Kā grafikā augstāk var redzēt, tad šādos panikas apstākļos tirgus var krist no 2 līdz 6 dienām. Tas nozīmē, ka visu šo gadu varētu pat krist un varbūt pat janvāra pirmajās dienās. Bitcoinam it kā nevajadzētu krist, jo viņš ir pasargāts no inflācijas dēļ sava limitētā apjoma, bet tad, kad tirgu ir panika, tad investori pārdot visus aktīvus, jo, kā saka, cash is king un ir drošāk, kad ir nauda. Iespējams, ka šogad Santa Claus rallijas nebūs, atnāca Grinch no ASV Fed un citi un visu sabojāja. Bet šī ir iespēja lēnām kaut ko iepirkt.